Nu, labdien, labvakar laikam jau sanāk, jā, ka šodien mums ir ceturtdien, un tas šodien tāds dziļdomīgās pārdomas vai kā saka, refleksijā par truleņiem, jā, par dalbajobiem, respektīvi. Nu, man lielākā daļa saucamo rullīšu ir pa dalbajobiem, šis tā kā nebūs izņēmums, jā. Var sakot, kāpēc man kā es nonācu līdz tādai idejai. Te 2 dienu atpakaļ, jā, kad bija tieši 24. februāris, es iepostoju, tā kā saka, savas arī pārdomas par Ukrainas 4. gada dienu, kad sācies karš, jā. Kā saka, novēlēju tur visu labu un tā tālāk, un principā neko, tikai pateicu, ka, cienu Ukrainu un ka malači, jā, tāda maz nācija, zin, kā, salīdzinot pret Krieviju, protams, kā māk pastāvēt un kā cīnās un tā tālāk, un viss, un smuks postiņš tīri labi, zin, kā saka, bija tādā, ja tā var izteikties, bet tīri labi aizgāja, un tā, bet, protams, ir jāatrodās kaut kādiem, jāpšiem, jā, kam ir jāielien, jāiedirš, jā, vienkārši jāielien, jāiedirš, un tad, kārtējo reizi tu brīnies, liekas, pirmkārt, ja tev nepatīk tās, neinteresē, pīs tālāk, šķir tālāk, jā, tīri, nezinu, tāda viedokļa, es nezinu, jums, gudri, normāli domājušiem cilvēkiem, ir ienācis prātā, piemēram, jums visiem nepatīk, nezinu, autosports, jā, nepatīk autosports, man personīgi, man viņš vienaldzīgs, nevar teikt, ka nepatīk, bet, nepatīk, jā. Cik no jums iet kaut kādā, nezinu, autosporta mājaslapā vai vēl kaut ko, vai viņu kaut kādās, nezinu, izveidotās sportistu lapās vai vēl kaut kur, un saka, ka, galīgi garām, un tu stulbeni, tu labāk būtu to naudu devis nevis autosportam, jā, bet labāk, to naudu būtu iegrūts, basketbolā, jā, vai labāk vēl tur to un šito, un tā tālāk, šālē dirs, nepatīk, pīs tālāk, joptojumāt, varētu padomāt, ka tev ir, zin, pieslēguši pie radiatora roku dzelžam, un, lodlampa tev, jā, nezinu, svilina olas, un liek tev, zin, kā rakstīt kaut kādu komentāru. Tieši tas pats par to, tev nepatīk, nezinu, tu tevis izkalot smadzen, tu esi, nezinu, ierindas idiots, valstiski noderīgais, ne jau Latvijas valstī noderīgais, bet, idiotu valstī noderīgais idiots, jā, tev izkalot smadzen, nahuj tu lien, pīs tālāk, goda vārds uzvelk, uzvelk, jā. Daudz man saka, nepiegriez uzmanību tiem cilvēkiem, jā, zin kā, nav, kā saka, dzīvus apbižot, ja tur jau tāpat ir dzīvi viņas izpisos, tu vēl viņas pisies, kā, bet, tā kā tā anekdotē, jā, zin kā, pis man, ezīta garš stāsts, jā, var pastāstīt. Kādam interesē var to anekdotu pastāstīt, jā. Bet, labi, nestāstīsim šobrīd anekdotu. Un tad parādās kaut kāda dalbajoba, un pie tam, kas ir, nepatīkami, jā, ka tie nav krievi, tie mūsu paši latviešu bāleliņi, kas kaut kā, un aiziet tās stupums, jobans rots, tev liekas, kādam dārzenim tev jābūt, kādam, jā, bet ir, jā, tā, где у нас овощи, тут, товарищ начальник, respektīvi ir, pīzdiec, var sakot, tāda huiņa aiziet, jā, kas ir tāds parastākais ieraksts, jā, var sakot, žīgi, es pat tev biju labākās domās, šitie nav tie, kas man uzvelk, es tagad, ok, kas ir mainījies, bet, bija labākās, ok, tagad sliktākās un tā tālāk, puhuj, paibāt, man godīgi, paibāt kādās tu domās pa manies, pavisam nopietni, jā, pavisam nopietni, jā, tie ir tādi, un pēc tam aiziet, vot Ukraina pati vainīga, Suka, ko tu tādam tupamam var pateikt, jā, ko tu tur var sākt padiskutēt, jā, kā tā Ukraina vainīga, redz, man tur bija tāda īsta diskusija ar vienu govu, ko es pēc tam tik un tā nobloķēju, jo pēc tā rakstiņas kaut kādas, 5 idiotus nobloķēju. Var sakot, jā, redz, ja Ukraina būtu darījusi visu, ko Krievi ir teikusi, karš nebūtu. Surprise, es nezinu, tiem cilvēkiem loģika ir, zin kā izšķilušās cāļa līmenī, jā.
Grauds, ēdam, bļaļ, nav grauds, nu diršam, jā, nu nav cita varianta, bļaļ, nu vēl var pie mammas aizskriet, bet tur ne īsti paēst, var ne padirst, var, suka, bļaļ, nu saprot, tā loģika tāda. Nu tad, nu tā tīri hipotētiski, jā. Nu tas sanāk tā, tu tagad pieņemsim dzīvo kaut kāda, nezinu, daudz dzīvokļu mājā, jā, un tagad tev nonāk, nezinu, pirmsim, tu tur pirmā stāvā dzīvo, jā, nonāk kaimiņš no trešā stāva, jā, tev izhujārī ar kājām durvis, nē, nu labi, sāku viņš neizhujārī, sākumā viņš tev noķer pie poģika, bļaļ, piespiež tev un pasaka, karoči, jā, tu vairāk caur šīm durīm te iekšā neiesi, bļaļ, un principā abas istabas ir manējās, jā. Nu, un tagad pēc tās loģikas, ko jūs runājat, jā, nu šis ir tas, nu, ja tu būtu klausījis, jā, tu saki viņam, jā, ok, viss labi, es padzīvošu, bļa, pie sievas mātes kādu brīdi. Jāsaka, bļa, rīkojies, man te pohuj, bļa. Var sakot, jā, nu tad viss, tad nekas nebūtu noticis, jā. Bet tu, suka, turpini, bļa, tu atslēdz durvis, tu pa savu istabu ņemies, suka, kā pa savu istabu, bļa. Jā, tu, bļa, saimnieko savā, nu kas tā pa hoiņu, bļa, nu viņam viss tiesības, jā, viņam viss tiesības, bet viņš no trešā stāva nonāk, bļa, iedod tev pizdī, bļa, salauž tev virto, bļa, piedirš tev, bļa, servīzi, jā, un liek, bļa, rosolbļodi izmest, bļa, nezinu, pa balkonu ārā. Un tu tagad tāds, bļaļ, what the fuck, nu, un tu sāc dot viņam pizdī, nu, un tur jūs cīnaties, bļaļ, un tad, jā, nu, tad ik pa brīdim parādās šitie dārziņu gudrīši, kas saka, nu, nahuj, tu tā dari, jā, nu, tu klausa vienkārši, nu, taču, lai ir miers, bļaļ, nu, ko jūs tur kaujieties, jūs visam poģikam traucējat, jā, jūs traucējat, ir skaļš, man bērns neizguļās, man vēl tur kaut kas, jā, tā kā dod viņam tās divas istabas, nu, tu, bļaļ, taču var laukā pagulēt, tūlīt pavasars, bļaļ, pagul zem tilta, bļaļ, nu, tev tur pīs, bļaļ. Nu, tā ir jūsu loģika, jūs, bļaļ, bet kam es to stāstu? Nu, tie, kas ir normāli, tie tāpat saprot, bet, nu, tie, kas ir dārzdeļi, viņi nesapratīs, jā. Nu, respektīvi, iet šitāds te tad, nākamais tāds, nu, pizdiets arī arguments ir no sērijas, jā. Bļaļ, būtu labāk palīdzējuši, jā, būtu labāk, nu, mūsu paši zemītei palīdzējuši un tā tālāk, zin, kā grūž tikai to naudu Ukrainā un tā tālāk un tā tālāk. Interesantākais, kad, nu, es tā paskatījos, es tiešām šoreiz papētīju profils visiem daļdirsēm, arī tiem, kas ielaikoja tos komentus. Vidēji statistiskais profils, jā, ir kaut kāda 1-2 bildes, bļaļ, kaut kādiem 200 draugiem, kas, protams, nu, tas nav nekāds noteicošais un tā tālāk. Un tad ir kaut kādi absolūti debīli šēri, jā, nu tā tad, nu, visticamāk tam cilvēkam, visticamāk viņam patīk kaut kādā un latvieši, jā. Varbūt viņam, starp citu Rosļiko, es nevienā vietā neredzēju, nu viņam patīk visā dalba, jo viņš ir, bļaļ, nošērojis, nu kaut kādu pilnīgāko huīņu, jā, ka tur, bļaļ, citplanētieši kaujās savā starpā ar, bļaļ, ar nākamās galaktikas, bļaļ, armiju, jā, un tur, bļaļ, viņu cīņa izšķirs, bļaļ, mūsu dzīvi, jā, nu kaut ko tam līdzīgi, bļaļ, nu un tie, jā, un tie viņi visi, nu, turās kopā, kā saka, zin, kā tā idiota kopiena, viņa ir diezgan stingri, nu jā, nu un tad aiziet šitie te. Un tad man ir jautājums, jā, nu, ja gadījumā kāds vēl no jums skatās, cik jūs, suka, piemēram, esat noziedojuši kaut kādiem, nu, vietējiem, kas mums ir, citreiz ir kaut kādas, nu, tā saucamās akcijas, stulbi teikt akcijas, bet jā, nu, ka vai noziedojumi kaut kādam, nezinu, piemēram, tam bērnam, vai noziedojumi kaut kādam, nezinu, tur bijušiem sportistam, kuram tur tagad grūti, vai vēl tur kaut ko. Es varu droši pateikt, suka, neviens no jums nav noziedojis neviena fucking centa, ne tad, kad ir kaut kādi, ne tāpat no savas sirds vai vēl kaut ko. Jūs mākat tikai dirst, bļaļ, jūs nihuja nemākat, nihuja izņemot diršanu, jums nav nekas. Un tagad atgriežamies pie tā, nu vismaz, ko es zinu, tie cilvēki, kas kaut ko ziedo, nu ne jau viss staigā apkārt un saka, es ziedoju un tā tālāk, bet, nu, ir kaut kādi cilvēki, ar ko tu tā, zin, kā parunājies, vai tev ir kaut kādas darīšanas pa kaut kādu līniju bijuši, vai vēl tur kaut ko, kaut kādā, nu, nezinu, tādā atklātības brīdī, vai vēl kaut ko tur parunājat, jā, nu, tur, ko tur, kā tur. Nu, daļa no viņiem, jā, daļa, ne jau visi, es saku, es ziedoju. Daļa no viņiem, jā, nu, šitam vajadzētu tur noziedot un vēl tā tālāk. Un viņi ziedo, suka, gan vietējiem, gan Ukrainai. Nu, tas ir procentiem droši vienu to, ko es pazīstu, kā saka, tai savā burbulī, nezinu, 80%, tie, kas ziedo vienam, tie ziedo arī otram. Tie, kas dirš, nahuj, visi aiziet Ukrainai, bļaļ, mums nekas nepaliek. Nu, suka, neko viņš nav noziedojis, nekad neko viņš nav noziedojis, bļaļ.
Jā, nākamais variants ir, bet tevi spiež ziedot. Tev taču nav tā, ka tev, bļaļ, piebrauc, jāzina, kā tu tagad guli, bļaļ, pa nakti 4 zvans, tu tur, bļaļ, pie durvīm, kas tur atver, tur stāv 2, bļaļ, Gestapo formās, bļaļ, suka ziedot tagad. Tagad tieši, bļaļ, nāc un ziedo. Man nav skaidra nauda, pohuj, mums ir termināls. Nāc, suka ziedo, bļaļ, taču neviens tev nespiež, tā ir brīva lieta, jā. Viens ziedo sunīšiem, jā, kas ir pilnīgi okei, jā, viens ziedo sunīšiem, bļaļ. Viens ziedo kaķīšiem, viens ziedo kaut kādai, nezinu, tur izpētei, kas tur, nezinu, cīnās pret vēzi, piemēram. Viens ziedot konkrētam cilvēkam, jā. Viens ziedo organizāciju, lai tā organizācija, tā kā nodod kaut, kam tā nauda vajadzīga, vai cilvēkam, vai vairākiem cilvēkiem, vai vēl kaut ko. Katrs ziedo, kam viņš grib, bļaļ, mani pis, jā, es tagad staigāt un meklēt, kas kuram, bļaļ, ziedo. Jā, tā nav fucking mana darīšana, bļaļ. Varbūt es gribētu, jā, lai cilvēki ziedo, bļaļ, hokeja klubam, bļaļ, jā. Varbūt es gribētu, jo es pats tam ziedo, jā. Bet, tas būtu stulbi iet un tagad, zin, kā viņas nodirst, avot, suka to naudu, ko tu esi, zin, kā iegrods, bļaļ, es nezinu, cigaretēs, vai tu, nezinu, noziedoji tam un tam, tu varēji hokejam ziedot, jā, viņš saka, taču tu dirst, bļaļ, es gribu ziedot hokejam, tu gribi ziedot sunim, nahuj ziedot sunim, jā. Tās ir tādas loģikas, ko, visi gandrīz mēs saprotam, bet ir, bļaļ, dārzeņi, kas nesaprot, nesaprot, un tu saprot, tu ar viņu kaut kā tur var strīdēties, vai kaut kā oponēt, vai kur, bet viņš suka saprot, ko viņš dara, viņš nolaiž tev līdz savam idiotismu līmenim, un, bļaļ, sakauj uz pieredzi. Suka vienkārši uz pieredzi paņem, tāpēc, ka, bļaļ, stulbumam nav robežas, jā, tu zini, kā tu esi izēj uz laukumu, tu esi kaut kādos rāmjos, ir kaut kāda noteikuma, jā, tā kā, zin, kā visu laiku spēlēt futbolu, tu zini, jā, bumba ir ārpusē, tā tad iemetiens, jā, tur ir sots, jā, tur ir tas, tur ir aizmugur un tā tālāk. Tur ir pohuj, bļaļ, jā, viņš spēlē un vienu brīdi, viņš to, bļaļ, pieskrien, nahuj, jā, tagad boks, bļaļ, jā, tāds, what the fuck, bļaļ. Vārds sakot, karoči uzvilkos ar kaut kādiem dauņiem, bļaļ, ko tu saproti, tu neko viņiem nevar ieskaidrot, tur ir pilnīgs dārzens, es nezinu, un kas ir tāds paradoxālākais, jā, tas plus mīnus ir kaut kāds urā patriots latvietis, jau ko es teicu, jā, kaut kādu, latvisku vārdu, uzvārdu, jā, tur nebija neviens, nezinu, tur, bļaļ, Ivans Ivānovičs, neviens nebija, jā, tur ir kaut kāds, nezinu, Jānis Bērziņš, bļaļ, pizģēts, un vēl kas paradoxāli, pa ko es, bļaļ, nezinu, tā pie sevīm ierēdz, bļaļ. Mums jādomā pa mūsu mīļo Latviju, jā, nevis tur pa kaut kādu Ukrainu vai vēl tur kaut ko. Galvenais, lai mums visi labi, bļaļ, pasties, jā, viņš jau tur, bļaļ, 12 gadu Anglijā dzīvo, bļaļ, patriots, bļaļ, suka, bļaļ, pa mīļo Latviju, bļaļ, pa tā mīļā Latviju, bļaļ, viņam tikai padirst gribās, bļaļ, jobanā izskalota atvere, bļaļ, pizdiec, man cita nav ko teikt. Tad tā kaut kā, jā, tādas es te, kā saka, ik pa laikam forši uztaisīt tādas posis, jo, parādās kaut kā dārziņi, protams, ko tu vari pabloķēt, jā, parādās kaut kādi, gandrīz nekad nav tādi, ar kuriem tu vari normāli padiskutēt, gandrīz nekad nav, jā, tur principā ir pretī, pilnīgs dārziņš, un es pat labs cilvēks būdams, tur vienam otram, zin, kā dod iespējas, viņam tur privāti uzrakst, saka, vecīt, ja tu, bļaļ, nesāks domāt ar galvu un dzīsti huiņu, bļaļ, es tev nobloķēšu, es nekad nebloķēju pirmo, nekad, bļaļ. Un tagad, jā, protams, kas tev pretīm atnāk, tu esi dauns, bļaļ, tu esi tāds, tu esi šitāds, tu esi dalbajobs, bļaļ, ar tev tur nav kur, nahuj, bļaļ, jā, zin, ka ej komentē panorām, bļaļ, stūbeni, bļaļ, jā, goda vārds nav ko ņemties ar tādiem. Kaut kā tā, jā, tad vienkārši, tāds pārdoms man izraisījās par šitajiem te intelektuāļiem, tas ir pizģēts, es nezinu, vai jums arī tādi kaut kur apkārtnē ganās vai vēl tur kaut kā. Viņu patiesībā nav nemaz tik daudz, jā, var tur redzēt, tur ir kaut kāda arī kreisie profili, bļaļ, tu tur paskaties, viņam nav bilde nemaz vai profilā, bļaļ, bildēs zirgs, bļaļ, jā, un neviena bilde ar viņu nav, jā, kam viņš sako līdzi, bļaļ, Gobzemam un es nezinu, Brēmanim, bļaļ, jā, citē Toču un vēl tā tālāk. Tas ir, bļaļ, Latvijas trūleņu padibeņu, tā kā, bļaļ, apvienojums, varētu jaunu partiju, jā, kaut kā, bet uzreiz nevis nosaukt sev kaut kā tur smuki, jaunlatviešu vai vēl tur kaut kā, bet, bļaļ, Latvijas trūleņi, LT, kāpēc, tīri normāli, LTA, jā, Latvijas trūleņu apvienība, jā, vai LDA, Latvijas dalbajoba apvienība, un tad viss kaut kā salasās kopā, un, bļaļ, jūs varētu startēt saimā, jā, es nezinu, kaut kādas, es domāju, procentiņas 5 jūs dabū,
varbūt, ka paskaties pat saimā kaut kāds divus idiots varētu ielikt, viņi gan nihuja nesaprast, iezin, ka ja viņa tādām elementārām lietām netiek galā, ko mēs varam prasīt, lai viņi tur pa kaut kādām ekonomiskām vai vēl tur kaut ko atbild. Kaut kā tā, protams. Ar visu šito te, kā saka, savēju uzrunu un tā, es absolūti negribu teikt, ka mums valstī viss ir kārtībā. Jā, jo citi saka, tev liekas, ka valstī viss ir kārtībā. Nē, mums ir problēmas. Mums problēmas ir es nesaku, ir kārtībā. Jā, tai pašā laikā, cik es esmu nodirs, pa kaut kādiem debiliem lēmumiem un tā, tas, ka es esmu, kaut kādā, tur nezinu, vienu brīdi man sakrīt varbūt domas ar vienu, otru brīdi ar otru, jā, bet es vienmēr esmu, tā kā, veselā saprāta pusē, novēlu jums, redzēt, ja vēl jūs man varat, es jūs nobloķēju, jūs, komentēt nevarat dalbajobi, sāk draudzēties ar galvu, jo, tas, kas jums tur ir iekšā, tas nav tā, lai vienkārši būtu dekorācija kaut kāda, ja tur gadījumā, nokrītat no kalniņa un pāršļat galvaskaus, lai, smuki izlīst ārā, nē, tas ir tā, lai viņi tur kustinātu un bišķiņ, domātu, bet, pacentieties, varbūt kaut kad sanāks un mazāk skatāties un klausaties huiņu, to es jums gribu teikt, un vispārējie, protams, neko, ko es jums varu pateikt, var pazviegt pa viņiem, var pazviegt, var, palasīt, var pabrīnīties, kur var būt tāds tupums cilvēkam. Protams, kaitina, es pat nezinu, satiku godvārds, gribas pat nāsi ieraut, moši, ka tur vajag, satricinājumu kaut kādu, zin kā, jo citreiz tās labās lietas rodās, kad notiek zemestrīce, tur, zin kā, pārklāja, kaut kādu jaunu šito kultūras slāni, un pēc tam tur dzimst, gan, zin kā, kaut kādu kultūru un krūtu civilizāciju. Izskatās, ka gandrīz tā vajag, jo, tur ar labu un ar kā saka, ar argumentiem neiet cauri. Labi, pietiks diras, es saku tāds gars pārdomas. Varat komentēt, varat nekomentēt, gribēju parunāties ar kādu, parunājos, izteikt savas domas, tā kā tā. Tiekamies pie kaut kādu, pozitīvāku notikumu vai kaut kā tādu.